Pēc lielā ziemas miera atsākušies aktīvi un lieli ceļu būvs darbi. Pie ceļu būvs firmas Binders viesojamies pirmajā objektā šogad, vienā no lielākajiem pilsētas ceļu būvs objektiem Liepājā Zirņu ielas rekonstrukcija. Vienā sakot, tranzīta maršruts cauri pilsētai. Pagājušā gada jūlijā bijām Liepājā un bijām ārprātīgi pārsteigti par tiem milzīgajiem zemes darbiem, kas tika veikti. Visai pilsētai cauri tika izrasts milzīgs grāvs un pa labu un pa kreisi pa mazām ieliņām sakārtots gan ūdensvads, gan kanalizācija. Šobrīd ir pagājuši, kā saka, gads kopš tā brīža, kad firmas Binders virsvadībā ar viņu apakšu uzņēmējiem ir sākts šis milzīgais darbs. Nu lūdzu, un varat redzēt, vietām ir asfalts, pat lielā daļā, un bruģis. Varbūt atgādināsim par objektu izmēriem un izmaksām. Objekta izmaksas ir 17 miljonu kopā ar PVN, objekta garums ir 8,5 km. Eiropas nauda noteikti. Jā, 85%. Ar kādu mērķi Liepājas pašvaldība veic šos te plašos darbus? Mērķis ir tāpēc, ka Liepājā faktiski ir tikai viena iela, pa kuru var izbraukt tranzīta kustība. Tā ir ganība iela. Ja gadījumā šī ganība iela kādreiz nobrūka, jāremontē, tad, protams, ir jāmeklē varianti pat citām mazām šaurām ieliņām. Tagad šī kustība tiks virzīta vienā virzienā pa ganību ielu, otrā virzienā pa jaunizbūvēto Zirņu ielu. Un satiksies pie tilta abas ielas šīs. Es taisnību stāstītu par to kanalizāciju, ūdensvadu un vispār. Tieši tā. Visās ieliņās, kur mēs esam izrakuši, tā ir Zāļu iela, Kungu iela, Salmu iela, Lauku iela, Nīcas iela. Visur ir mainīts gan kanalizācija, gan ūdensvads. Tātad objekta beigas ir Ķempes ielā, kur mums jāpieslēdzas ar ūdensvadu, bet faktiski mums beidzās objekts 5 metrus pirms Ķempes ielas. Ķempes ielā šogad būs zināmas grūtības arī no citu projektu, no tramvaja projekta, bet arī mēs sagādāsim iedzīvotājiem nelielas grūtības, jo mums jārokās līdz pusē Ķempes ielā, jāslēdzās klāt ar lietsūdens kanalizāciju. Tālākais posms virzās pa ganību ielu līdz Salmu ielai, kas arī vēl tiks rekonstruēta, arī būs iedzīvotājiem pamatīgas neērtības. Un tajā brīdī kustība tiks pagriezta abos virzienos pa Zirņu ielu. Tad jaunā iela sāks darboties, jau pierādīs sev dzīvē savu liederību. Jā, tas varētu būt kaut kur maija sākumā, maija vidū orientējoši. Tikko mums izdosies savienot Ķempes ielu ar Zirņu ielu, tā šī kustība ganību ielā tiks pārtraukta. Otrā galā pieslēgums ir? Otrā galā pieslēgums ir pie Brīvības ielas. Patreiz notiek arī darbi posmā no Zemnieka ielas uz Brīvības ielai, Parka ielā, kur arī patreiz tur jau komunikācijas ir ieraksts, faktiski jāveic tikai ceļu būvs darbi. Šodien mums pat bija iespēja vērot, pirms te lietas sāk līt, vēl pat asfaltu liku un visā dienas garumā zēni bruģē visā objekta garumā. Un starp citu bruģīm skatās tāda zeltaina svītra vēl, kopā pa visu šo problēmu. Tā zeltainā svītra ir domāta vājredzīgiem cilvēkiem, viņi varētu pārvietoties. Šāda faktiski līnija laikam Liepājā ir vienīgā vieta Latvijā, kur tāda tiek, vismaz ar to ir sākts. Varbūt citās vietās ar tagad to turpinās. Braucot cauri jaunizbūvētajai, pārbūvētajai Zirņu ielai, skatos, tad diezgan tāda nopietna kustības organizācija. Luksusforu galā. Tas ir domājot pirmkārt par gājēju drošību un otrkārt arī par satiksmes drošību. Vai no mazajām ieliņām arī varētu autotransports šķērsot ielas. Un tur, kur nav luksusforu ielām, tur ir arī luksusforu gājējiem. Bet tomēr primārais, acīm redzot, šī ielā ir gājējs un arī riteņbraucējs. Tāpēc mums ir šeit tik daudzi gājēji trotuāri un arī riteņbraucēji celiņi. Jā, par to te faktiski ir tikai privāta māja rajons un privāta māja šeit ir daudz un dikti. Interesanti, kas šeit tagad ir vairāk tiks uzlikts? Asfalts vai bruģis? Protams, pēc apjomiem asfalts ir vairāk, jo Jaunliepājas pusē, protams, tur jau ir 4 joslu ceļš. Tur ir stipri platāks, tāpēc arī kopumā asfalts ir vairāk nekā bruģis. Bet, teiksim, šeit Zirņu ielā pilnīgi tā kā pēc Ventspili izskatās vienā bruģī un skaistās apgaismojuma lampās. Zirņu ielā varētu šī situācija būt līdzvērtīga. Cik ir asfalts, tik ir arī bruģis. Ceru, ka cilvēki ir apmierināti, jo agrāk, ja es pareizi atceros, Zirņu iela bija tāds kā putekļi un tāds dubļu mākonis vairāk. Vismaz pirms te raktā te izskatījās. Tieši tā, šī posmā, kur mēs stāvam, te bija praktiski grunts ceļš. Šaurs iebrauks grunts ceļš, kas pavasarī un rudenī tāds bija diezgan nebraucams. No vienas puses viss tās te bija šī uzlikt asfaltu un šitien tas objekts ir gatavs. Kā tas ir īstenībā? Šī posmā šeit praktiski tikai jāveic apzaļumošanas darbi, jāuzliek ceļzīmes un jāuzliek asfaltbetonu virskārt.
Un tad vēl paliek pabeigt to Ķempes ielas galu, ko tos milzīgos rakumus, kas tagad ir paredzēti. Un tad, kad ir tas brīdis, kad Saska kungs griezīs lentīti? Es ceru, ka tas būs augustā. Ja ceļu būves firmas Binders Liepājas pilsētas objektam noslēguma redzam šī gada otrajā pusē, tad lielākais un nozīmīgākais objekts vairāk kā 20 km austrumu virziena maģistrāles no Tīnožiem virzienā uz Koknesi ikdienā dunošas autoriepas izjutīs gadu vēlāk. Pie tam, neskatoties uz to, ka jau braša daļa šī 20 km garā objekta klāja asfalta segam. Taču labāk visu pēc kārtas. Satiksmes mezgls numur 1. Pēc projekta 2 līmeņu krustojums ar autoceļu V968 Ogre Jugla. Plašas nobrauktuves, milzīgas augstuma starpības. Savā laikā man laimējās apmeklēt Sajānu Šušenskas Hess. Tur mērogi krietni pārāki. Taču ilgi nebija izdevies vērot buldozerus un kravas auto no Putnu lidojuma. Pie tam elementāra satiksmes pārvade, nevis Hess būvē. Kādreiz pārsteidz būvnieku spēja orientēties projekta un dabas, tas ir hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Vēl vakar visa Latvija slīka debesu asarās un īpaši mālainās vietas atgādināja Elles priekškambari. Jūs neticēsiet, taču visus šodien redzamos objektus izstaigāja ar pilsētas kurpītēm, ar ko gan īpaši nelepojos, jo par augstu zināšanu līmeni tas neliecina. Punkts. Uzskatīsim, ka es to neesmu teicis. Veicamie darbi no būvnieka viedokļa nav nekas revolucionārs. Augstsagas noņemšana, uzbēruma izbūve sablīvējot ar dūru veltni, grāvi rakšana un tīrīšana. Tomēr atļaušos atzīmēt, ka viss riņķī un apkārt ir viens milzīgs purvs, lai arī viena otra karte uzrāda meža zonu. Tikko apskatītais un vēl viens satiksmes pārvads ceļu būvs firmai Binders uzticētajā objektā būvēti no jauna. Pārējie tilti tiek kapitāli rekonstruēti. Visai interesanti ceļu būvs darbi veikti tilta pār Ranku apkaimē. Pieslēdzoties esošajiem un uzbūvējot jaunus ceļus, projektētējiem neviļas sanācis atkārtot vecos labos Latvijas ceļu līkločus, ņemot vērā objektīvu nepieciešamību un kustības drošību. Nākamā nozīmīgākā pieturas vieta šajā objektā satiksmes mezgls numur 4 ar autoceļu V972 Madliena Lēdmane. Objekts praktiski pieslēdzas Lēdmanes teritorijai. Teikšu tā, milzīgais satiksmes mezgls, kurš sastāv no tilta uz galvenā ceļa un 2 rotācijas apļiem zemākā līmenī, atļaus spriest par cītīgu un profesionālu veiktu darbu. Ceru, ka objekta nodošanas fāzē mums būs iespēja fotogrāfiski fiksēt šo objektu no Putnu lidojuma. Esmu pārliecināts, ka patiks pat tiem, kas nepārtraukti brēc par Latvijas ceļu katastrofālo stāvokli. Visa objekta garumā tiek izbūvēti vairāki tuneļi, caur kuriem šo maģistrāli varēs šķērsot meža zvēri un pēc nepieciešamības arī lauksaimniecības tehnika. Ceļbūves firmas Binders austrumu maģistrāles daļa noslēdzas ar satiksmes mezglu numur 6, 2 līmeņu šķērsojums ar autoceļu P32. Šajā objektā šobrīd norisinās drenējošā slāņa izbūve, kā arī apjomīga uzbēruma izbūve satiksmes mezglam. Pirms dažiem gadiem, kad uzsākās austrumu maģistrāles būvdarbi, mums bija tas gods jums parādīt šo vietu, kur beidzas ceļbūves firmas Binders objekts pie Krapes. Tas bija šaurs, krūmos ieaudzis ceļa posms. Šodien šī vieta izskatās šādi. Tālākais ceļa posms, otra puse no austrumu maģistrāles objekta Tīnožu Koknese, tika uzticēts ceļbūves firmai ACB. Šobrīd līgums ar ACB ir lausts. Maijā gaidāma šī objekta atkārtot izsole. Pēc 20 km pārbrauciena nokļūstam nākamajā ceļbūves firmas Binders objektā.
sliežu ceļu pamatnes izbūve pēc Latvijas dzelzceļa pasūtījuma. Lai kā mēs lamātu mūsu ekonomiku, taču pūzdama, elzdama, viņa velkas uz priekšu. Arī šis objekts, kur blakus pamatsliedēm tiek būvēts otras sliedes, ir pierādījums tam, ka bieži vien lielais sliktums nemaz nav tik liels un melns. Jūs tūdaļ teiksiet, kāda daļa ceļu būs firmai pie dzelzceļa? Pati tiešākā. Ja jūs esat transporta būvi profesionāls, tad jūs būvējat gan ielas, trotuārus, aerodromus un dzelzceļa klātnes. Piemēram, pāris gadus atpakaļ Binders uzbūvēja sliežu ceļu apvadu Daugavpilī. Šobrīd top tramvaja sliežu ceļš atbilstoši jaunā tramvaja vajadzībām Brīvības ielā. Pagājušā gada nogalē pēc Rīgas domas satiksmes departamenta pasūtījuma Binders uzsāka Mstislava Keldiša ielas pagarinājumu un pieslēgumu Ūbraks ielai izbūvi. Šis transporta mezgls būtiski atslogos samilzušās transporta problēmas Pļauniekos un Ūbraks ielā rītos un vakara stundās. Kā jau tas ierasts, ceļu būvs firma Binders strādā ne tikai Rīgā un lielākajos ceļu būvs objektos Latvijā. Skaists un nozīmīgs objekts Bindera atbildībā nokļuvis Ogrē, Tīnūžu ielā. Tiek paplašināta iela, praktiski līdz nesošam slānim nomainīta ielas konstrukcija, savests kārtībā komunikācijas. Pirms beidzu savus pārdomas un vērojums ceļu būvu firmas Binders objektos 2012. gada pavasarī, īpaši vēlos atzīmēt Austrumu maģistrāles jeb ceļu būvs objekta Tīnūžu koknes nozīmi mūsu mazās jūras un kaju republikas ekonomikā un kustības drošībā. Lai arī cik tas skumji nebūtu, tad bieži vien apņemoties realizēt kādu objektu, jūs nevarat paredzēt visus šķēršļus, kuri var stāties ceļā būvniecības gaitā. Jūs varat ieplānot problēmas ar ūdeņiem un purviem, nereāli cietus iežus un plūstošus smiltus un miljoniem kubikmetru māla, kuras slapjos laika apstākļos jūsu darbu iznīcina uz līdzenas vietas. Bet kā lai cīnās ar likumdošanas nepilnībām, kur pāris kvadratmetru zemes īpašnieks, kura svētais privāta gabals nokļuva strateģiski ceļu būvs objektu robežās, šāds zemes īpašnieks, indivīds, var gadiem ilgi aiz deguna vazāt visu valsti un neļaut līdz galam pabeigt ne jau vienu ceļu būvs objektu, kurā ieguldīts simti miljoni jūsu, mūsu un Eiropas Savienības naudas. Demokrātija nav mazohisms.